Nu, kā jums šķiet, vai šis ir tas īstais brīdis, kad viņu aktualizēt, vai tas jautājums kaut kā ir mainījies pēdējā gada laikā? Nu, bet tas ir noticis, tā aktualizācija ir notikusi. Ne jau tur ir bijuši, teiksim, visu Latvijai pie vainas, kas diezgan bieži varbūt aktualizē šo jautājumu. Šobrīd ir pavisam kas cits to arī aktualizējis. Līdz ar to arī tā situācija nav tā patīkamākā. Nu, ir katrā gadījumā atkal sabiedrības radikalizācija redzama, un tas nav nekas slavējams, jo es domāju, ka valstī jābūt šobrīd citām prioritātēm. Nu, dabīgi, ka latviešu valoda ir valsts valoda, tur nav ko runāt. Nekas tur arī nesanāks. Nu, es domāju, ka tur ir arī, tur tagad ir kaut kāda varbūt politika tagad. Bet es domāju, ka jau viss būs labi, viss nomierināsies. Bet kā jums šķiet, vai tādam ierindas cilvēkam tas ir šobrīd viens no svarīgākajiem valstiskajiem jautājumiem, bet viņam ir daudz svarīgāk ikdienišķi ekonomikas izdzīvošana? Nu, es jau teicu, neviens neapstrīd latviešu valodu kā oficiālo valodu. Tāpat kā Latvija pastāvēja un pastāvēs. Ja? Tā kā es domāju, tur droši vien ir politika ap šito te, tāpēc, ka saskaņieši saka, ka viņi ir apvainoti tāpēc, ka netika valdībā. Bet es jau esmu Saeimā, un mans iebildums bija pret Saskaņu, tāpēc, ka viņiem ir skaidri pateicis. Pilnīgi jāatslēdzās no socialistu partijas, kas ir pret Latviju, un to viņi nevarēja izdarīt. Un otrais bija ekonomiskā programma. Viņi jau gribēja mūs otrais Grieķu krīzē ieviest. Viņi taču prasīja 12% budžeta deficītu. Jūs redzat, ka starptautiskie aizdevēji vēl nav mierā par to vien, ka neesam samazinājuši pensijas pensionāriem. Mēs arī nedarīsim. Ja? Tā kā viņi jau gribēja indeksēt jau šogad. Tad jums šķiet, ka Saskaņas centra argumenti par to, kādēļ viņi te radikalizējas, neiztur kritiku? Ja? Nē, galīgi neiztur kritiku. Tur tiešām ir politika. Jā, parādīt, ka tur tiešām ir politika. Es skatījos, absolūti neskatījos to kā nacionālu jautājumu. Es skatījos tieši tā, kā es jums tur minēju to. Un sarunu procesā tie bija arī mani noteikumi. Un tie bija vienīgie. Un viņi vienkārši to nevarēja izdarīt. Gribēju jautāt ne nacionālajiem flankiem, kā jums šķiet, vai nacionālais jautājums ir aktualizējies, viņš ir aktualizēts, ja sabiedrībai varbūt viņš nav tik nozīmīgs šobrīd, kā runā? Ja mēs skatāmies no tādas sabiedrības viedokļa, kas nav tikai Rīgas vai vecrīgas, teiksim, iedzīvotāji, vai Rīgas, es domāju, ka nacionālais jautājums īpaši nav eskalējies. Es skatos no Jēkabpils, kur es pats dzīvoju un arī uz vietas esmu, skatu punktu, nav nekādu īpašu eskalāciju novērots. To, ka šo jautājumu, protams, mēģina šobrīd eskalēt atsevišķi, šoreiz pat jāsaka tā nevis nacionālajā, bet pēc valodas lietošanas pazīmēm, respektīvi krievisku runājošie, teiksim tā, politiskie spēki vai šo cilvēku atbalstītie politiskie spēki. Jā, tā ir taisnība, mēģinājumi eskalēt šo jautājumu ir, bet man šķiet, ka sabiedrībā tādu nopietnu, tādu lavīnveidīgu eskalāciju tas, paldies Dievam, nav sasniedzis, un arī mums kā politiķiem ir jādomā par to, kā abas šīs kopienas vairāk stiprināt, nevis mēģināt atstumt tālāk. Kā jums šķiet, vai tas jautājums turpmāk turpinās samilst, vai sabiedrība tomēr nepieņem šo politiķu nosprausto dienas kārtību? Sabiedrība to nevar nepieņemt, jo ne tik vainīgi ir politiķi, cik metode, kā šis jautājums tiek eskalēts, proti pārsvarā ar mediju palīdzību, ar dažādiem notikumiem, caur medijiem nodots tālāk. To dienas kārtību šoreiz lielā mērā, manuprāt, cilvēku ikdienā ienest caur televizoru ekrāniem, caur avīžu lapām un tā tālāk. Manuprāt, zīmīgs notikums varētu būt Krievijas prezidenta vēlēšanas, līdz kurām eskalācija būtu sagaidām, un pieļauju, ka pēc tam tā eskalācija varētu arī atslābt. Es atceroties vienkārši vēsturi, es saku, ka gan mūsu politiķi grēko priekšvēlēšanu laikā, mēģinot dažādās debesu pusēs atrast ārējos ienaidniekus, gan tieši tāpat grēko arī mūsu kaimiņu Krievijas politiķi, respektīvi tuvojoties vēlēšanām, diezgan krasi pozicionēties un tieši Baltijas jautājumos īpaši, un mēģinot caur kaut kādām aktivitātām šeit iegūt kaut kādus papildus PR punktus tur. Tāda, diemžēl, tā politiķu sūrā ikdiena vai tradīcijas ir izveidojušās, un šoreiz Krievijas prezidenta vēlēšanas neko neatšķirās jautājumu eskalācija. Nacionālo jautājumu eskalācija Latvijā šobrīd jau, manuprāt, ir novērojama diezgan aktīva.